Svētīgs un patiesi laimīgs ir tas vīrs, kas to kungu bīstas un kam ir iepriece un prieks par viņa baušļiem. Vai tāds vīrs, kas to kungu bīstās, arī pasaules acīs būs svētīgs un bezgalīgi laimīgs? Droši vien jau, ka nē. Jo pasaule uz lietām skatās citādāk. Pasaule kāro, pasaule grib iegūt slavu, bagātību un visas tās pārējās lietas, kas kādiem cilvēkiem šķietami dod vai piešķir dzīves jēgu un vērtību tai. Bet patiesie Dievu meklētāji un tie, kas Dievu bīstās, nedzīvo pēc šīs pasaules diktāta, bet dzīvo, lai patiktu tam kungam. Un tāds cilvēks, kurš bīstās to kungu, ir pazemojies viņa priekšā. Tāds cilvēks atzīst to, kas Dievs ir, kas mēs esam, un ka kādu dienu mēs stāvēsim viņa troņa priekšā un būsim atbildīgi par to, kā esam dzīvojuši. Tāds cilvēks, kas bīstas Dievu, neizbēgam arī piedzīvo šo sirds izmaiņu vai transformāciju, reģenerāciju. Viņš iegūs šo jauno sirdi, kas ar prieku uzklausīs un pieņems Dieva baušļus, pavēles, likumus un dzīvos saskaņā ar to. Neviens to nedara pilnīgi, bet svētīgs un laimīgs ir tas vīrs, kas grib izpatikt nevis šai pasaulē un iegūt pasauli, bet grib izpatikt Dievam, iegūstot mūžīgo dzīvību. Vai tu esi svētīgs un bezgala laimīgs vīrs? Vai tomēr tava svētīguma definīcija un arī laime nāk no šīs pasaules lietām un ne no Dieva?